Sveiki! Esmu Pāvils Mūrens, Peldēšanas federācijas ģenerālsekretārs. Mēs tagad atrodamies Ķīpseles peldbaseinā, kur jau 11. gadu pēc kārtas notiek nakts peldējums. Nakts peldējums šogad notiek 5 pilsētās – Rīgā, Ķīpseles baseinā, Siguldā, Valmierā, Liepājā un Ventspilī. Šeit pulcēs aktīvu dzīvesveidu piekritēji, kur īpašā gaisotnē izbauda ūdeni. Katram tiek atvēlēts 30 minūtes. Viņi var nopeldēt 1 vai 10 baseinus, peldēt 5 vai 30 minūtes. Pulcēs ģimenes ar bērniem, un tie, kas prot peldēt un arī neprot, var izmantot palīgu līdzekļus un izbaudīt ūdeni ļoti foršā gaisotnē un mūzikas pavadījumā DJ klātbūtnē. Šīs pasākums notiek Eiropas sporta nedēļas ietvaros. Be active! Šodien esmu kopā ar pagājušā gada Eiropas sporta nedēļas vēstnešiem. Kādas sajūtas piedalīties šajos pasākumos šogad? Baigais uztraukums bija, jo mēs taisnām ceļā no ērgļiem un visu laiku bija sajūta, ka nepaspēsim. Nācām dubļainiem zābakiem un netīrām zeķiem. Bet mēs meitu baudam šo pasākumu, peldētāji ir otrā pusē šie divi. Un kāds būtu tieši jūsu sajūtas šodien? Diezgan noguris esmu. Pirms tam man vēl bija pasākums Jaunsardzes. Gribēju nopeldēt 500 km, nopeldēt nedaudz vairāk. Kura šī ir jūsu reize piedaloties tieši šajos pasākumos? Man šķiet, ka tā būs kaut kāda 4., 5. reize noteikti, un tas principā tiešām ir iegājies kā tāds rituāls, un katru reizi mums ir tas izaicinājums, kā savienot šo te pārgājienu, kas parasti notiek šajā pašā dienā, un arī šo te nakts peldējumu. Tas ir tāds vairāk vai mazāk tāds menedžēšanas darbs, kā to visu sadarīt. Vai jūs ieteiktu apmeklēt šos pasākumus nākotnē arī citiem? Noteikti, ļoti forši. Mēs piedalāmies, parasti mums ir tāds tops, tās ģimenes spēles. Šogad mēs visātrāk uzkāpām klintī. Mēģinam kādreiz iekļūt trīniekā, bet nesanāk, mēs nepadodamies. Mēs katru gadu uzbāzīgi nākam un ceram, ka mēs to trīnieku kādreiz sasniegsim. Un starp citu, mēs šeit neesam vieni šodien atbraukuši, jo mums arī atbrauc vesels busiņš līdzi ar tiem mūsu līdzjutējiem, kuri mums bija arī komandā šajā te pārgājienā. Tā kā viņš šodien mūs novēro no tribīnēm, varētu teikt tāds karsējmeitenes, un es domāju, ka iespējams nākošais gads viņas arī būs šeit pat peldēs. Tā kā mēs esam piecēluši vēl kādu līdzi arī pavilkuši. Tad jūs esat ļoti, ļoti sportiski ģimene. Tad mans noslēdzošais jautājums būtu, tā kā mēs esam baseinā, vai jūs arī ikdienā peldat? Es ikdienā nodarbojos ar peldēšanu, jā. Esmu pie ļoti laba trenera arī, un ikdienā nāk peldēt, jā. Vēsturiski, jā, ir bijuši daudz kas aiz muguras, daudz peldēšanas sacensības, šobrīd vairāk vai mazāk pieskatu bērnus. Un, protams, viņi man visu laiku pavalk līdz tajos izaicinājumos, kur viņi piedalās, tur man arī ir jābūt klāt. Tāpēc es arī šodien arī peldu.